Pirms 5 gadiem Nīcā aizsākās izzinošs pasākums Dienvidkurzemes daudzbalsības daudzinājums, kas pabijis arī Otaņģos un Bārtā, šoruden atkal atgriezies Nīcā. Daudzbalsības daudzinājums kļuvis par tradicionālu kultūras notikumu, kad novākta raža un ir laiks sanākt kopā etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām, lai dižotos ar savām unikālajām no paaudzes paaudzē mantotajām dziedāšanas tradīcijām. Tā pirmreizējā iecere ir tāda, ka mēs Dienvidkurzemes daudzbalsības, varētu teikt, mantinieki, Otaņģu, Nīcas un Bārtas etnogrāfiskie ansambļi, kuri glabā savā pūrā šos Dienvidkurzemes īpašos dziedājumus, kas ir gariesaucieni un leiši. Mēs sanākam kopā reizi gadā, paklausamies kādus varbūt speciālistu pētījumus un kas tad ir sakāms kādiem akadēmiķiem un tiem, kas labi pārzina dažādus rakstītus avotus, un mēs varētu izglītoties, varētu kopā paklausīties viens otram, kas ir citu ansambļu pūrā, varbūt pa to gadu no pasākuma līdz pasākumam varbūt atsvaidzināt kādu jaunu variantu, jo to ir ļoti daudz, un pabūt kopā šajā tradīcijā. Kopā sanākšana nozīmē arī izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu dažādās lekcijās, radošajās darbnīcās un arī meistarklasēs. Šoreiz viena no nodarbībām veltīta balss iesildīšanas tehnikai, kas jo īpaši svarīgi pirms nozīmīgiem koncertiem. Ar saviem padomiem un praktiskiem vingrinājumiem pasākuma dalībniekus iepazīstina vokālā pedagoģe Ieva Dreimane-Sidare. Kad balsis iesildītas, tad Nīcas kultūras nama baltā zāle ievibrējas daudzbalsības skanējumā. Kā pirmais izskan Nīcas garais sauciens Nīcas etnogrāfiskā ansambļa izpildījumā. Vai ūdenis atlīgoj, vai ūdenis atlīgoj, ne te mani vējš atpūta, ne ūdenis atlīgoj, ne ūdenis atlīgoj. Man jaunam iesācējam nemaz tik viegli neiet, jo Nīcas leišs un Nīcas garos sauciens man iznāca tomēr mācīties. Kaut gan melodijas ir zināmas, bet tomēr kopā ar sievām. Bet tas ir vērtīgi. Protams, ka vērtīgi. Un galvenais ir saglabāt šo kultūru vēsturisko mantojumu, to daudzbalsības dziedājumu, jo tas ir mums ļoti raksturīgi. Mēs arī dziedāsim šodien garo saucienu, bet tas nebūs Bārtas garais sauciens šoreiz, jo parasti mēs dziedam Bārtas. Bet mēs dziedāsim vienu, kas īsti nepieder nevienam, jo tas ir leitīšnieku garais sauciens. Un tā īsti nav skaidrs, viņu var dziedāt gan Bārtā, gan Nīcā. Gulē saulē, jūrināja Jūrināja peldina.
Savdabīgais dziedājums, vilkšana, jeb garais sauciens un tam sekojošie lēši parasti dziedāti pēc svarīgu un nozīmīgu darbu pabeigšanas. Tie ir majestātiski un cēli dziedājumi, ar ko arī īpaši lepojas gan Nīcas, gan Bārtas, gan Otaņu etnogrāfiskie ansambļi. Dienvidkurzemē raksturīgā daudzbalsīgā dziedāšana ir unikāla, pat arhaiska parādība, kas dokumentēta kopš 19. gadsimta beigām. Dziesmu teikšana, vilcēju daudzbalsība ierakstīta arī Latvijas kultūras kanonā. Daudzbalsība kā nepārtraukta tradīcija joprojām dzīvo Nīcā, Bārtā, Otaņos un arī Suitos. Tāpēc nebūtu nav nejaušība, ka pasākumā pirmoreiz piedalās gan Alsungas etnogrāfiskais ansamblis Suitu sievas, gan folkloras kopa Suitiņi. Kādu laiku laukā redzu tādu sadzu villainīti. Ko dzied jūsu pusē pēc labi padarīta darba? Ziņģis. To burdoņu jau tā, nu tā paķer varbūt viens otru uz zobu tādu. Jā, Tā, bet es atceros 50. gadi, kad tur vairākas tās grupas ir tādas, ja katrā ciemā, ja ir viens priekšdziedātājs, tad nav problēma tur sadziedāties. Un tad es zinu, ka tad lielākoties tiešām vecā sieva dziedā burdonu. Tas nav tikai tāds viens kaut kāds burdonu veids, bet vismaz kāds 12 mēs varam tā pielietot jebkurā brīdī. Suitu sievas, ko dzied. Bet Jā. vispār pierakstīts ir kādi 100 veidi Jā. dažādi. Bet viņi ir ļoti līdzīgi tur, un tāpēc izvēlējās tos, kuri atšķirīgi. Kas skait mani nedziedāti, Vārdu burdons var tulkot kā dūcenis jeb kamene. Burdons ir gara, nepārtraukta skaņa, kuru daudzbalsīgi izdzied vilcēji, atkārtojot teicēja izdziedāto. Nīcas ļaudis, lai nāk mani klausīties. lai dziedēja Nīcas ļaudis, lai nāk mani klausīties. Es jau biju to ļautiņu dziedātāju runātāju. Es jau biju to ļautiņu dziedātāju runātāju. Pavisam atšķirīgas dziedāšanas tradīcijas saglabājušās Rucavā. Tā ir vienbalsīgā dziedāšana, kur uzskatāmi demonstrē gan folkloras kopa Ķocītis, gan Rucavas etnogrāfiskais ansamblis. Šoreiz izdziedot vienu melodiju ar dažādiem vārdiem. Deviņām Latvijām, deviņām
tas jau rakstos ierakstīts, ka tieši Rucavai ir vienbalsīgā dziedāšana, un pat Latvijā citur nav tā. Bet piekop jau katrā ziņā dziesmas mācoties, jau iemācās to pirmo balsu, un pēc tam jau liek tās otrās, trešās klāt. Bet Rucava tieši ir ar to īpatnēja, un mēs esam lepni ar to, ka mums ir tā vienbalsība. Un kā šodien arī dzirdējāt, tad arī jādzied vienbalsīgi. Ja? Tad tur nevar arī nodziedāt neko šķīvi, jo tad jau arī dzirdēs. Krāšņas, daudzveidīgas un bagātas ir Kurzemes kultūra telpas ar savu unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, ko glabā un uztur spēkā etnogrāfiskie ansambļi, tālāk to nododot bērniem un jauniešiem folkloras kopās Rucavā, Nīcā, Liepājā un Alsungā. Cenšos piesaistīt pēc iespējas vairāk tos bērnus. Un, protams, pateicoties vecākiem, kas arī uzskata, ka tas ir jāmācās Alsungā, tad viņi man arī ir. Tāds labs bariņš, kādi ap 20, tā, kas smuki sanākam visi kopā, tad ir. Tā ir mūsu nākotne, un mēs tomēr lēnām novecojam, bet jaunie tie pārņems to mūsu garamantas, ko mēs viņiem būsim devuši un mācījuši. Cilvēki sāk vairāk interesēties par savām saknēm, sāk interesēties par to, kādas vēl tradīcijas ir viņu tajā tuvākajā apkaimē. Un šādi pasākumi to tikai sekmē un veicina, ka šogad šis notikums ir ieguvis jau tādu plašāku vērienu. Mums ir arī pirmie viesi no Alsungas, un tā ideja ir tāda, ka mēs ar laiku varētu šo izvērst par tādu nelielu festivālu, kurā tad tie, kas ir ieinteresēti šajā mūsu puses dziedāšanas tradīcijā, sabrauktu kopā un daudzinātu.